Esiet sveicināti OptiBet hokeja līgas skatītāji. Šodien playoff kārtas 4. spēlē savā starpā tiksies Kurbats un hokeja skola Rīga komanda. Grekovs, spēcīga piespēle. Ciprus, laba piespēle, vārti! 1-0. Kurbats atklāja mača rezultātu un precīzi Dāvis Straupe. To neutralizē Pumpiņš. Pumpiņš jau tagad pats dodās arī uz priekšu. Pumpiņš. Vārtu pārliknis. Šo zonu izlēma atgriezties mājās pēc vairākām sezonām Francijā. Līvšīts un viņam tie nākļo individuāli. Vārti! Kas par vārtu bumbu? Nogulda Vecenāk uz ceļiem un beigās arī gūst vārtus devītniekā. Adam Līvšīts ar pirmais vārtu gūms. Kā zināms, pieredzējušiem spēlētājiem nevienmēr patīk saņemt spēku paņēmiens, tīpaši no gados jaunākiem spēlētājiem. Čestis tagad uz vārtiem laužās. Tagad vārti tomēr nav. Ļoti tuvu bija līdz vārtu gūmam, tur pat uz pašas līnijas palika Ripa. Bērziņš pie laukuma apmals. Atkal Ripa iegūst Kurbadiešu uz labs spēka paņēmiens Koniševam. Un negaidīja šo spēku spēli. Jā, un šeit arī Jāsins ir, būs noteikti lielais noraidījums. Galkīns. Jekimovs, spēcīgs metiens un tomēr nav vārti. Tā vien izskatījās, ka Ripa lidoja vārtos, bet tā ir atsista un vēl 36 sekundes ir mazākumā, ko spēlēt rīdzniekiem. Tagad Polijas metiens Aganezovs uzvar šajā duelī. Tagad Rips līdz pār visām zonām, bet Solsteids būs pirmais pie tās. Pēc arī var turpināties šis ofensīvs. Solsteids uz vārtu priekšu un vārti! Redzam vēlreiz šo epizodu. Šķiet nevainīgi. Pārmetiens tika neutralizēts un Solsteids gāja uz vārtiem. Gāja ar gaļu un iestūma ar visu vārtsargu Ripu vārtos. Līdz ar to rezultāts jau kļūst 2-1. Šo pretspēlētāju Botramovičs. Laba piespēle, metiens un Ripa aiz vārtiem. Ripa bija gaisā, un tur pamatīgi ar gaļu tā tiek stumta iekšā un izskatās, jā, ka tomēr nebūs gūti vārti. Tur vēl tāda saķeršanās abu komandas spēlētājiem ir. Kā iet līdz galam. Hokeja skola Rīga komanda redzot to, ka ar Maļu Malu Česlinu, Petersons atkal ar Ripu. Metiens vārtu virzienā, pazaudēja Aganezovs. Vēl viens metiens, bet Aganezovs tiek galā ar atkārtotu metienu. Šeit arī bīstam epizode var izveidoties Mickevičs. Uz otru malu Ciprus un Mickevičs metiens, vārtu pārliknis. Tukši vārti bija. Ozoņš. Laba piespēle Tomsonam. Tomsons, Jekimovam metiens, vārti! Arturs Tomsons. Būs Kurbats komandai trešos vārtus. Ātra saspēle ar Jekimovu izdevās un beigās arī gūti vārti. Saķeršanās te brīdim ar Ciprus ir, ko veids varētu pāraukt arī asākos notikumos. Mickevičs. Metiens un Biškins labi met pa vārtiem. Vecenāk sacīt vārti! Jurčenko panāk 4-1. Arī pirmais vārtu gūms vispār šajā sezonā Kārlim Jurčenko. Regulārajā sezonā 7 rezultatīvas piespēles viņa kontā. Jekimovs gan vairāk kā Ankurs bija uzguldies briedim virsū un briedis vienkārši netika vaļā. Te iespēja metiens! Aganezovs sacīt un spēle apturēta.
Jā, nu, neredzēja tiesnesis ripu, tāpēc arī mačs ir apturēts. Atspēlē Mickevičs, tālāk Novikovam un Novikovs. Jā, tomēr nemetīs un līdz ar to spēle ir noslēgusies ar rezultātu 4-1. Uzvaru izcīna Kurbats komanda.